Kas ir kaut kādas tādas sadarbības, kas tev ir tā kā vislabāk patikušas? Plastiskā ķirurģija. Ir tādi cilvēki, kas vispār saka, jo es tu gribu 5 bērnus, vai ne? Un tad uztais vienu un sapratu, es šo pašu negribu. Manam vīrietim, viņam ir arī vecums. Ausis negribu lielāks. Tas ir ļoti filozofisks jautājums. Tev ir augstākā izglītība? Kā es esmu vieglas uzvedības meitene. Mēs kopā ar citiem skatītājiem redzējām tev arī 4 koferiem, ja? Kā tu tur trāpīji? Ar vīriešiem ļoti tā distancējuši vienmēr. Tu katrā konflikts biji? Jā? Bet tu domā, ka tā kā neviens no televīzijas nav uz tevi apvainojies? Es vienmēr biju ļoti skaista meitene un ļoti spilgta. Tu jau šobrīd esi tā kā Latvijā ļoti atpazīstama, pareizi? Piebrauc skatās, es tur degunā. Tas nav patikami. Barbija sēž tur urķē degunu normāli. Galvenais vai nenofilmēt. Un tagad tu esi nofiltrēts, sarunas būs kā uguns liesma. Atbalsta DDRE Plus un Evelatus. Rādi, kas tu esi, nebaidies būt īsts. Esiet sveicināti podkāstā Nofiltrēts. Šī ir 17. epizode, un pie manis ciemos pirmo reizi ir sieviete. Sieviete pirmo reizi? Tā ir sanācis, Wow. tā ir sanācis. Jā, tā kā pie manis ciemos influenceru satura veidotāji Intriša, Čavintriša. Un dziedātāja. Un dziedātāji. Jā, īstenībā tu par to dziedāšanu pieminēji, tad es tev uzreiz varu pajautāt, jo Jā. es kaut kur internetā dzirdēju to, es nezinu, vai tu pati biji teikusi, vai kāds cits par tevi, vai ko, bet ka tās dziesmas principā ir tā kā joks, ka viņas nav domāts nopietni. Protams. Ja? Jo Jā. es sākumā biju domājis, ka tev tāds vienkārši smieklīgais stils ir, bet nē, tu tā kā gribi dziedāt un tu to uztver tā kā nopietni, bet tāds nav, ja? Nē, tas neizskatās nopietni. Ok, tad ar kādu mēķi tās dziesmas? Es esmu show woman. Es varbūt tā sevi pozicionēju. Es taisu šovu, es gribu taisīt jokus, un kāpēc nevar dziedāt un taisīt jokus? Var. Tas ir tīri, lai pievērstu uzmanību. For fun, tāpēc tu dari vairākas lietas, jā? Vispār kurš teica, ka dziedāt vajag tikai skaisti? Neviens to neteica. Tas ir labi teikts, tas ir ļoti labi teikts, jā. Jā, es vēl kaut kad, kas man... Čalis, kas tās pizzas ved, jā, viņš man prasīja, kas būs uz podcastu, es teicu, Intriša, jā. Un viņš saka, viņš tāds, braucu ar tačku, Jā. Šitā dziesma vispār viņa jau ir pieejama, vai? Nē, es viņu izdzēšu. Kāpēc? Visus manus albumus, kuri man bija, es visu izdzēsu ārā. Bet es kaut kādas dziesmas skatījos, tev diezgan daudz, kas vēl pieejams ir. Tas nebija albumi. Tas bija vienkārši vienreizējs dziesmas. Singles? Singles, jā, tur Kostarīka, man tur vīrietis smokinga palika, vēl kaut kas palika, bet albumus es pilnīgi visus izdzēsu. Izdzēsu arī dziesmu, man liekas, Cringe. Tas ir mana pirmā dziesma. Ok. Iedat man intrigu, jā. Domas turi sevi, jā. Izdzēsu. Ok, kāpēc tu izdzēsi to visu? Tas vienkārši bija tāds dzīves posms, kad man vajadzēja pacelties kaut kā. Parādīt sevi, teikt, es esmu šeit, paskatoties uz mani. Jā, un man vajadzēja ar jebkuru variantu to izdarīt. Un es taisīju to ar crinžu. Nē, tās dziesmas ir super, tur vispār nav jautājumu, cilvēkiem iesēdz. Viņi nav super, tas ir pilnīgais cringe. Jā, bet ir smieklīgi, tā kā ir jautri, tāpēc jau cilvēki klausās. Bet es vairāk domāju par to, kāpēc tu izdomāji viņus visas tomēr izdzēst. Tāpēc, ka tas bija tieši priekš tā, lai pacelties. Tas nebija nopietni, tas nebija par mani. Jā, jo varbūt tie cilvēki, kuri skatās tagad uz manu blogu, viņi redzēja mani iepriekš, un viņam tā kā bija jau pirmais iespējas, tā blondīna, ar ļoti lielu akcentu, kura visu laiku joko visādus jokus, un viņam vienkārši tāds iespējas par mani, un viņš vēl joprojām ir tāds. Bet, ja paskatīties, paņemt manu pirmo video, un tagad tas ir divi dažādi cilvēki. Jā. Vienkārši cilvēkam vajag to redzēt, lai salīdzināt, lai redzētu tas pārmaiņas. Okay. Un tas nav vairāk par mani. Ok, skaidrs, tad principā tās dziesmas savu funkciju izpildīja, un viņas vienkārši vairs nav vajadzīgas. Vairs nav vajadzīgas, un vispār varbūt es kaut kur tagad nožēloju. Viņi izpildīja funkciju, ok, tas ir labi priekš manis, bet vienā brīdī es sapratu, ka es negribu tādas vērtības nest jauniešiem.
Okay. Nu jā, jo To, ko es dziedāju. Nu jā, jo tad, kad tu pacelies jau savā influenceres karjerā jau tik augstu, Tas ir atbildība. Jā, tā ir atbildība. Tev jau jāsāk domāt to, ka tu jau nevari teikt, tā, ka tev jādomā, ko tu runā un tā, jo tu iespaido ļoti daudz cilvēks. Viņi tevi skatās un klausās. Nu jā, tur nebija smuks teksts. Jā, man bija smieklīgi. Man patīk. Nu, smieklīgi, bet jaunieši var to uztvert nopietni. Nu, tāpēc labāk ne izdzēsu. Okay. Bāc, man kaut kāds baigi labo jautājums bija izdomājis, bet tagad mēs turpinājām par tām dziesmām, mēs jau aizmirst. Labi, es ieskatīšos savā tāfelē, ja tūlīt izdomāšu kaut ko. Vispārībā, kamēr es meklēju to jautājumu, kā tev vispār šitā diena iesākās? Kāds tev vispār noskaņojums? Viss kārtībā? Šodien? Nu, bišķiņ bija konflikti. Kā tā? Vispār pēdējā laikā man bija vienmēr tā, ka ja kaut kas notiek uz ielas vai veikalā vai vienkārši ar cilvēkiem, ar draugiem, vienalga, man bija tāda pozīcija, ka es labāk noklusēšu. Bet pēdējo laiku man kaut kas pamainījās. Un man gribas atbildēt visiem. Ja man kāds cilvēks teica kaut kā ļoti nesmuki, es viņam atbildēšu. Un man pēdējā laikā tik daudz strīdus ir apkārt, jo es visiem atbildu. Jo man ir tagad tāda pozīcija, ka labāk, cik slikti tas Neizskatītos? Neizskatītos, jā. Man šķiet, ka tomēr labāk to negatīvu izpļaust no sevis uz nepazīstamiem cilvēkiem, nekā nest to negatīvu mājās. Un ja, piemēram, man cilvēks kaut ko veikala teica sliktu, kāpēc man vajag noklusēt un nest to mājās? Es labāk uzreiz viņam atbildēšu, tāpēc es konfliktēju tagad ar visiem. Bet tad sāk, tu konfliktē nevis ar saviem tuviniekiem, bet ar kaut kādiem vienkārši ar heiteriem, ķipā? Nē, ne tikai heiteriem. Tas varētu būt cilvēki, kuri ar mani strādā. Jā. Tas var būt cilvēks veikalā. Varbūt, tas nav heiteris, tas vienkārši ir tādas, ikdienas lietas. Labi, bet cilvēks veikalā, ko tad viņš tādu izdara? Necieņa. Es ļoti daudz redzu apkārt necieņas. Bet tas ir tāpēc, ka viņi tevi atpazīst vai kādā ziņā? Nē, vienkārši slikta pirmdiena. Ja viņi atnāca tur, piemēram, tur es biju spā, un tur sieviete sēdēja ar sliktu gara stāvokli. Es sapratu pirmdiena, kāpēc man vajag to klausīties. Jā. Es atnācu, maksāju naudu, un viņa tur bahīlas. Man bija, mati, bez hostika, šī tāda. Un viņa teica, ka tev vajag tas matus ielikt, hvostikā. Un tā rūpja ar mani. Es viņai atbildēju. Jā. Tas nav forši, ka kāds vienkārši nejūtas labi un tad viņš to izgāž citiem. Jā. Vienīgais jautājums, vai tu, pati sevi nesadusmos vēl vairāk ar to, ka tu nevis vienkārši to noignorē, bet tu vēl dirsies pretī, vai ne? Un tad varbūt tas cilvēks arī tur nepadosies, varbūt tu beigās vēl, vai nebūs tev vēl vairāk sliktu emociju. Par to tu nedomā? Nē, vēl vairāk nebūs. Tu jūties labāk, kad tu pasaki? Nē, es jūtos, nav tā kā labāk. Es jūtu, ka es negāju ar šo negatīvu mājās. Jo kad es noklusēju, man tas negatīvs sēž kaut kur, es atnācu mājās ar tādu ļoti sliktu fizionomiju. Un otrs cilvēks, mans mīļais cilvēks, redz, kā es esmu tāda. Un, protams, un es atspoguļoju to gara stāvokli uz viņa, un viņš arī, tagad viņam arī nav gara stāvokļa, jo viņš domā, kas notiek, varbūt es esmu vainīgs, tas un ir mēs abi sēžam nekādi, kāpēc dēļ šitas sievietes, man vajag mājās tādu darīt. Tas skaidrs, mājās nevajag tās negācijas pie tuviniekiem, tādā ziņā skaidrs, Klau, mēs tur kaut kādus pāris teikumus tur ieminējāmies, bet tevi ilgu laiku tava menedžeri bija tava māsa, Jā. Un tagad tu teici, ka māsa vairs nav menedžeri, Mēs vairāk nestrādājam kopā, tāpēc, ka, pirmām kārtām tas bojā mūsu ģimenes attiecības, jo mēs visu laiku par darbu. Iepriekš mēs bijām labākas draudzenes, mēs runājām katru dienu par visādām tēmām, mēs bijām kā māsas, un viņa bija kā tā, es biju tā kā mazāka māsa, viņa ir par 7 gadiem pieaugušāk nekā es, un viņa arī bija kā mamma man kaut kur. Bet, kad parādījies darbs, un, es esmu tā, načalnika, viss pamainījās.
Viss kļuva slikti. Mēs tikai par darbu visu laiku. Jā. Visu laiku man ir jautājumi, viņai ir jautājumi. Un beigās es vienkārši WhatsAppā noliku viņu uz bezklusēju režīmu, tāpēc, ka es negribēju redzēt no viņas ziņas. Jā, tāpēc, ka es jau tik noguru no tā darba, un viņa visu laiku man par darbu, un es viss. Mēs apspriežamies, pārunājam, un viņai arī ir tādas domas, ka viņa grib kaut ko pati taisīt, jo viņai ir jau visa pieredze, viņa visu jau zina. Viņa zina, kā taisīt blogu, viņa mani filmē, viņa redzēja, ko es stāstu par montāžu, viņa zina, kā strādā algoritmi, statistika, viņa zina visus cilvēkus publiskus apkārt un visus vajadzīgus cilvēkus, lai kaut kur tur kaut kādā pasākumā ielīst vai kaut kas tāds, un kāpēc viņa nevar pati to darīt? Bet sanāk, kad jūs tā kā nesastrīdējāties, ja jūs vienkārši tā kā, vienkārši sarunājāt, kad, laikam, kad... Ka viņai vajag pati, bet jā. Tā kā bez dusmām, ja tur, tā kā... Ok. Tu jau sen tā? Sen. Un cik tad ilgi jau viņa nav? Pusgadu. Pusgadu, jā. Ok. Un tad viņa tā kā pati mēģinās iet tā kā influenceris ceļu? Jā, viņa filmē katru dienu. Ok, pati kā te būs konkurente. Jā, nav tā kā konkurente, katram ir savs stils, bet viņa arī citiem uzņēmumiem taisa video. Viņa tā strādā uz citiem profiliem, uz savu, viņa kombinē, bet ir šajā profesijā, šajā darbā. Okay. Un tad viņai tā kā sanāk arī tur ja viņai izdodas viss, ja? Jā, ļoti labi iet. Jā, ok. Tas kontakti, visu dara kontakti. Jā, viņa visu to pieredzi iekrāja. Esot ar tevi strādāja kopā, viņa redz, ko uzņēmums prasa, kā tas notiek. Tā kā, jā, arī tie, piemēram, klienti, kuri bija man, reklāmu prasīja, viņi caur manu māsu prasīja, un tā kā viņiem kontakts jau ir, viņa ar visiem bija ļoti draudzīga. Jā, tas palīdz. Ok, labi, tas tik daudz par māsu, jā. Kā tu domā, tagad vispār, man jau no malas skatoties, vispār liekas, ka tu esi jau, teiksim, tādā, influenceru topā jau Latvijā. Kā tu domā, kas ir tā panākuma atslēga, kā tu tik tālu jau? Es nevaru teikt par sevi, ka es esmu topā, jo katram ir savs tops, ko viņi skatās. Labi, kāpēc tu esi manā topā? Pēc maniem uzskatiem, jā. Man liekas, ka tu esi tāda no redzamākajām, viena no tādām vadošajām jau. Pirmām katram es publicēju video katru dienu. Cik es jau filmēju, 3 gadus es esmu šajā nozarē, es filmēju katru dienu. Man nav atvaļinājumus. Jo daudzi blogeri, kad viņi sasnieg to kaut kādu ciparu, sekotāju ciparu, viņi apstājās un publicē tikai priekš sevis, priekš hobija. Ne katru dienu, bet tur 3 reizes nedēļā. Tas nedara. Katru dienu vajag publicēt. Otram kārtām es haipoju. Es ļoti daudz mēģinu haipot. Nevis visu laiku uz kaut kas slikta. Es esmu ļoti atvērta priekš savas auditorijas un ļoti godīgi par daudz ko teicu. Un tas ir varbūt liels haips, varbūt mini haips, varbūt kāds pozitīvs haips kā ar kāzām. Ja? Tas arī ir haips. Ja? Es taisu infopovodu. Es pat nezinu, kā tas tulkojās. Bet, principā, stāst par to, ka tu atklāti stāsti, ko tu domā, un cilvēki arī to novērtē. Tādā ziņā, ja? Kad tu stāsti par lietām, atklāt tā, kā tas ir, un par savu dzīvi, vai ne, par atgadījumiem. Ļoti svarīgs personīgs brands. Jā. Tas ir ļoti svarīgi. Kā tu teiktu, kāds ir tavs personīgais brands? Tas esmu es. Jā, personīgs brands ir tas, kad cilvēki uztver tevi. Jo, piemēram, bija ar bedrēm, bija tā, ka tas bija haips. Bedru deputants. Jā, bet tas nebija personisks par mani. Jā. Cilvēki redzēja to tēlu, to miniseriālu, viņi pajokojas, bet viņi tā kā neiepazinājās ar mani. Jā. Un tagad cilvēki jau zina tieši personīgi mani, un tas ir veiksmes noslēpums. Jā, un tas mans jautājums bija domāts tādā ziņā, ka, tavuprāt, tas personīgais brands, kā tavuprāt tavu skatītāji tevi redz? Kā tu domā, kāds tas tavs tēls šobrīd ir izveidojies? Kā citi tevi redz no malas? Ko viņi domā? Kā tev liekas?
Tas ir ļoti filozofisks jautājums, jo... Pafilozofē. Jā, bet diemžēl ne visi cilvēki to sapratīs. Mēs redzam tikai spoguļus. Jā, un, piemēram, tu redzi mani savu spoguļu, tas, kas tev ir iekšā. Un man ir tik daudz, kopā es skaitīju vairāk nekā 180,000 sekotājiem uz visām platformām. Pat vairāk. Tur YouTube vēl es neskatīju un visādas mūzikas platformas. Un katrs cilvēks ir ar kaut ko savu personisku, un viņi mani redz caur savu galvas filtru. Jā, tāpēc es nezinu. Kā viņi mani redz. Jā, pareizi tu saki īstenībā. Katrs droši vien kaut ko citu pamana. To, kas viņam vairāk tā kā rezonē, ko viņš asociēs. Jā. Bet kā tu vispār teiktu Intriša sociālos tīklos un Intriša īstajā dzīvē, tā kā cik tas atšķirās vai neatšķirās vai kā? Tu esi tieši tāda, kāda tu esi gan dzīvē, gan TikTokā? Priekš katra cilvēka esmu dažāda. Piemēram, sociālos es ieliku tikai kaut kādus stāstus. Es stāstu kaut ko konkrēto. Es nerādu savu raksturu, es nerādu savas... kaut kur ir manas emocijas, bet ne katrā video. Jo dzīve ir daudz lielāka nekā tas video. Tāpēc varbūt tas ir daļa no manis, es neko tagad neteloju, bet es domāju, ka tas ir minimāla daļa. Tad tu teiktu, ka tās emocijas un to patieso dzīvi, tā kā nav tā, ka tas viss ir parādīts sociālos tīklos. Ja? Nē, un es arī vairāk teiktu, ka mana ģimene mani redz kā vienu cilvēku, un mans mīļais redz mani kā otru cilvēku, jā? Jo daudzi domā, ka es esmu ļoti sarežģīts cilvēks. Mana ģimene vienkārši teica, ka es esmu tirāns. Ja? Varbūt tā, jo man ir sarežģīts raksturs, bet ar manu vīrieti es neesmu tāda, jo es atdevu viņam taisnību, viņš ir galvenais, jā, un es neesmu vairāk tirāns. Jā, ģimene un vīrietis esmu priekš viņiem dažāda. Sociālos es esmu treša. Jā, ok, skaidrs. Un par to raksturu runājot, tu saki sarežģīts raksturs. Kā tu domā, kas ir tās lietas, kāpēc sarežģīts? Kāpēc viņi domā, ka sarežģīts? Ko tu tādu dari? Strīdies vai Nē, man ir savs skata punkts, un es esmu tāda, negāju uz kompromisiem. Tev ir sava patiesības, tas, kā tu domā, un tu arī pie tā paliec, jā? Principā, jā, man ģimene teica, ka man ir sava tēva raksturs, tēviem visiem ir tāds raksturs, un neviens nevienu man vārdu neteiks. Tas varbūt arī neslikta, ja varbūt tēlā tas viss izskatās. Piemēram, es gadu dzīvoju ar vecākiem. Un man bija ļoti svarīgi, lai mana mamma sportoja, kā es, jo es katru dienu staigoju zālē. Es mammai nopirku abonementu, kaut vai viņa teica, ka viņa negrib sportot. Es viņai teicu, tu sportosi un viss. Un es nekādu skandālu, nekādas diskusijas es negribēju dzirdēt. Es viņai nopirku abonementu, tāpēc viņai vajag iet. Un vārdu nē, es nedzirdēju. Tas arī ir labi, ja? Tas nav tā kā tirāns, bet viņš ir slikts. Ja? Nodoms jau ir labs. Jā, Nē, es tikai caur mīlestību. Es visus ļoti mīlu, bet man vajag, lai viss būtu tā, kā es sev iedomājos. Bet labā ziņā. Jā. Tev ir, to es ar raksturu, jā. To droši vien visi ir pamanījuši. Tikai priekš ģimenes. Jā. Kā tu domā, kas ir tāds visnepatiesākais pieņēmums, ko kāds ir par tevi pateicis vai uzrakstījis vai kā? Kad, viņa tur ir tāda un šitāda, bet kas pilnībā nav patiesība. Kā es esmu vieglas uzvedības meitene. Tā nav. Un arī skolā bija tā vienmēr, jo es vienmēr biju ļoti skaista meitene un ļoti spilgta. Tur Rīgā mācījies, ja? Jā, vispilgtākā meitene skolā. Un, protams, puiši jau uz mani skatījās, un sievietam tas nepatika. Un tāpēc par mani ļoti daudz, viņi tā kā gossip girl, tādi, jā, visu laiku par mani tur stāstīja, ka viņi ir tādi vieglas uzvedības. Es vienkārši biju skaista. Un viss.
Un vēl joprojām par mani tā runa, nezinu kāpēc. Varbūt viņam ir tāds iespējas, ka, blondinīta tāda, joki, tur ir pīri, viņa, točno. Jā. Прости, Господи, вот tāda. Nē. Jā. Es vispār, ar vīriešiem ļoti tā distancējuši vienmēr. Es esmu ļoti tāda, man nepatīk fiziskais kontakts. Jā, es esmu ļoti liels introverts, man nepatīk runāt vienkārši tur uz randiņiem nākt ar visādiem vīriešiem. Man nepatīk savu enerģiju terēt uz kaut ko, nezinu ko. Jā. Un tāpēc tas ir vispār ne par mani. Jā. Droši vien tas iespējas rodās arī tāpēc, tu labi izties, tu dažreiz varbūt provocējuši tur ģērbies. Jā, tāpēc viņam rodas tāds iespējas, bet skaidrs, ka, ja viņi kaut ko, tur mēģinātu tev rakstīt vai ko, tu droši vien neizlasītu, ja? Bet viņam tas iespējas tāds rodas. Droši vien tas līdzīgi kā tajā skolā, ko tu teici, ka tu jau tad izcēlies, vai ne? Un tad viss tā domā, bet tā jau nav, jā. Jā. Ir viena tāda lieta, par ko daudz skatītāji arī nezina, ir tas, ka tu pastāstīsi, kā tev ar to ir, ja? Bet, kad satura veidotāji influenceri daudz, nav tā, ka viņiem met pakaļ piedāvājums un viņi tur tikai domā, ko ņemt, ko neņemt. Ne? Es zinu, ka ir ļoti daudz influenceru satura veidotāji, kas arī paši daudz uzrunā kompānijas un tā, lai dabūtu kaut kādas sadarbības un tā tālāk. Pastāst, kā tev ar šo ir un kā tas varbūt ir mainījies ar gadiem? Principā man ir e-pasts profilā, kur raksta klienti, par reklāmām. Un vienmēr man paši visi raksta. Vienmēr man ir pilna e-pasts. Bet tā tas ir vienmēr bijis? Pat sākumā taču droši vien tu pat izrādīji interesi, vai ne? Sākumā es nezināju, kā tas varētu būt. Es pat nezināju, ka vajag rakstīt vai nevajag rakstīt. Es vienkārši filmēju un ļoti cerēju, ka kaut kas sanāks. Un pirmais reklāmas piedāvājums man bija no cilvēka, tas nebija tā, kā es uzrunāju kādu, nē. Vienmēr man piedāvāja, bet tas ir maksas. Ir gadījumi, ka man tiešām kaut kas ir vajadzīgs. Un es pati rakstu, piemēram, tur barteru. Tas ir ļoti reti, kā piemēram, tur man vajadzēja nesen riteņus. Ko man pirkt riteņus? Ja es viņus varu paņemt, varu paņemt varbūt ne pa barteru, varbūt man 50% atlaidi iedos. Kāpēc ne? Nejoko. Skaidrs, ka tev iedos visus riteņus. Bet tas arī nav nepatiesa reklāma. Man tiešām tas ir vajadzīgs, es tiešām to gribu, un es to ņemšu tāpat, es nofilmēšu par to video. Ir tādi gadījumi, ka man kaut kas ir vajadzīgs. Bet principā lielākā daļa paši man raksta. Jau no sākta gala, ja. Pirms, kad tu sāki video filmēt, no sākta gala jau tu nekad neesi tā kā pati haslojusi, tur rakstījusi, zvanījusi, tev vienmēr viņi no paša sākuma jau paši uzrunājuši, ja? Jā. Wow, tas jau ir vispār kaut kāds veiksmes stāsts, ja ļoti daudz jau haslo, vai ne, tur... Es nezinu, kā pārējiem. Jā. Varbūt pārējiem arī tā ir. Jā, bet par tiem barteriem, tas ir skaidrs, jā, to jau pat es izmantoju. Man nav ne tuvu tāda atpazīstamība kā tev, jā, bet tos barteris, es pat mēģinu, tā kā mēdzu sarunāt, kad kaut kas ir nepieciešams. Tas jau tā, skaidrs, ka tev tur nedod 50%, tas pilnīgi skaidrs, ka tad Intrišai dod visus riteņus tur bez jautājuma. Bet to tev baigi noveicies, klausies, vai ne? Tu pilns e-pasts visu laiku ir ar piedāvājumiem, jā? Visu laiku, jā, man kāds raksta un daudz gadījumus, kad es atteicos, kad es neņemu reklāmu. Kā tu atsakies un kāpēc? Online kazino, tas ir mans princips. Un tas ir ļoti stingrs princips. Man rakstīja un man piedāvāja reklāmas un piedāvāja arī ļoti labas naudas. Varbūt visi tur zina visādus ļoti populārus online kazino un viņi man piedāvāja to sadarbību. Bet es sapratu, ka varbūt tas ir momentāli lielas naudas, labas, bet nerunājot par to visu, ko mēs rādām cilvēkiem, ko mēs iedvesmojam jauniešus, mēs par to nerunāsim tagad. Mēs runājam par biznesu. Piemēram, es tagad online kazino reklamēju, kurš ar mani pēc tam strādās, kad es pabeigšu sadarbību?
Nu, vot kas? Nu, vot neviens normāls klients negribēs ar mani sadarboties, jo man bija kaut kāda sadarbība ar kazino. Nu, tas ir... Viens ir tava reputācija, vai ne? Kad daudz var domāt, ka tas nav forši, ka tu to reklamē, ja? Bet otrs ir tas, ka tev arī kaut kāda esošie sadarbības partneri, ar kuriem tev patīk sastrādāties, var vienkārši pateikt, ka viņiem tas nav ok. Es vairāk teikšu, kad man ir kaut kādas garas sadarbības, un mēs taisam līgumus ar uzņēmumu, un tur arī ir aprakstīts, ka ja es tur taisu viņam reklāmu, sadarbības laikā, un tur, piemēram, gads, 2, 3 pēc sadarbības, man nedrīkst reklamēt tādas lietas. Un tur ir kazino, alkohols un cigaretes. Pat iekšā jau līgumā. Jā, un daži cilvēki, kad pēc sadarbības. Jā. Nu, laikam tāpēc, ka kaut kādā ziņā sasaista to brendu ar to influenceru, vai ne? Jā. Un tas arī, kaut vai sadarbība ir beigusies, tā asociācija uzreiz nepazūd. Tad, lai būtu vēl drošāk, tad ir, bet ir vairākus gadus tas tā žoskajā. Jā, bet ok. Un kas vēl tāds, ko tu atsaki, ko tev nepatīk? Alkohols es vispār nedzeru. 0, nekad. Pat pagaršot. Kāpēc? Man vienmēr bija slikti no alkohola. Tā kā es vienu glāzīti izderu un man gribas gulēt. Kāds tūsiņš tad? Un arī man gulēt gribas. Man 9 vakarā es eju gulēt. Dzera visi pa naktī. Tu parasti 9 gulēt? Jā, mēs ar vīrieti manu 9. Un vīrietis arī tavs tāpatās? Jā, mums ir tāds režims un mēs jau 6:30 paceļamies augšā, sportam, tur skrienam, ziemas peldēšanas, baseins, rītiņi un viss kaut kāds. Mums ir režīms, kāds alkohols. Bet man vienalga tur bija, viena glāzīte, ar drušku tur pasēdēšu, iedzeršu, jā. Pēc tam, kad es iepazinājos ar manu vīrieti, viņš nedzer alkoholu vispār. Un es padomāju, tad es ar tevi kopā nedzeršu. Un viss mēs vairāk nedzeram kopā. Jā. Jau gadu. Forši, jā. Tad, kad jūs izdomāsiet bērnus taisīt, tad jums būs vienkārši. Tāpēc, kad bērns iet agri gulēt, jūs varēsiet iet ar viņu. Jo, piemēram, man tā ir problēma. Es negribu iet tik agri gulēt, cik sieva iet ar bērnu, ātri gulēt, vai ne? Man tā ir problēma. Ja jūs jau būsiet pieraduši tik agri iet gulēt, tad jau vispār problēma nekāda. Jā. Kā jūs tu vispār gribi bērnus? Jā, mēs abi ļoti gribam bērnus. Jūs esat domājuši, cik jūs gribētu, vai labāk tu puika vai meitei? Mēs jau zinām, kur viņš ies sportot. Mēs visu jau izrunājam. Mēs ļoti gribam, un mēs ļoti atbildīgi par to jautājumu domājam. Un mēs gribam sagatavot fundamentu. Mēs negribam tā uzreiz, un, lai mums būtu grūti. Mēs gribam tur, piemēram, kur mēs dzīvojam, kur mēs dzīvosim, un cik naudas mums vajag. Lai mums būtu vieglāk. Jo, kad sieviete dekretā, tas ir diezgan sarežģītai visai ģimenei. Un tāpēc mēs tagad gatavojam fundamentu, un mēs ļoti tuvākajā nākotnē gribam. Jau pat ne kaut kad vēlāk, bet jau drīzumā? Drīzumā, gribam. Bet jūs esat tagad domājuši, cik daudz bērns un tā, vai tik smalki, nē? Jā, 2 varbūt tā. Standarts tāds, jā. Mēs jau zinām, kaut kāds sports, mēs pat vārtus bišķiņ tur runājam. Mēs ļoti abi gribam. Ok. Vienkārši, kāpēc es tev jautāju? Tāpēc, ka ir tādi cilvēki, kas vispār saka, es tu gribu 5 bērnus, vai ne? Un tad uztais vienu un sapratu, es šo pašu negribu. Ir grūti, tagad redzēs. Vienkārši manam vīrietim, viņam ir arī vecums. Viņš uz 10 gadus viņam ir pieaugušāk nekā es. Jā, to es nemaz nezināju. Pagaidām, cik tad viņam ir? 36. 36, tev 26, ja? Es pat nezināju, cik tev Mēs nepaspēsim 5 bērnus uztaisīt. Jā. Bet tā varētu, ja? Vienkārši nepaspēs. Vienkārši nepaspēsim. Okay. Kā būs, tā būs, paskatīsimies. Jā, bet tas normāli, man liekas, tā vecuma starpība, jo īpaši pieaugušiem cilvēkiem, man liekas, ka pilnīgi normāla lieta, ja vīrietis ir vecāks, tas ir pilnīgi ok, man liekas. Ja tu šajā podkāstā esi ticis jau tik tālu, tad man ir pamats domāt, ka tev patīk šis podkāsts.
Šokējoši ir tas, ka vairāk kā 77% no skatītājiem nav nospieduši to subscribe pogu. Tāpēc mans lūgums, lūdzu, izdari to šobrīd, ja nospied tur lejā subscribe pogu. Tā būs lieliska motivācija man turpināt taisīt foršas podkāstus, pašam kļūt par labāku podkāstu vadītāju, aicināt daudz superīgus viesus un ražot saturu priekš jums. Tāpēc lūdzu, nospied podziņu, tas neko nemaksā. Izpalīdzi man! Paldies un atpakaļ pie epizodes! Kā jūs vispār iepazināties? Es jau šo stāstu varbūt tādu simtu reizes. Īso versiju, Mums super bija īsi. kopējie draugi, un es biju liecinieci, viņš liecinieks. Tie draugi viņam vēl nebija kazas. A mums tagad jau būs. Ok, skaidrs, apsteidzāt. Jā. Ok, skaidrs. Labi, un atgriežoties pie tām sadarbībām, skaidrs, tur tās standarta lietas, tur tā kā negribi, visas tās sliktās lietas, tā kā tur kazino, tur kaut kāds tur alkohols, cigaretes un tā tālāk. Bet ir vēl kaut kas vēl tāds specifisks, kas tev, ko tu atsaki, kas tev vienkārši nepatīk, kas ir bez tām lietām, ko parasti neņem. Man arī prasa tādus dīvainus. Pastāst. Tur taro kartus. Tā kā, lai pareklamē kaut kādu meistarīti, kas taro kārtas liek? Jā, ir ļoti tādas dīvainas. Priekš kam, ja viņi man samaksās? Kā es to reklamēšu? Tas ir smieklīgi. Nofilmēs, kā tu ej pie viņas, izliec man. Dīvaini, nē. Man arī ir atbildība par to, ko es reklamēju vienmēr. Un arī daudz, piemēram, tur raksta no ārzemēm visādas kompānijas. Kā es varu pārbaudīt? Es neko nevaru pārbaudīt. Jā. Jo man arī tur tēmu rakstīja, piemēram, tur... Tēmu? Jā, uz sadarbībām. Un viņiem kaut kādi linki ir, kaut kādi... nezinu, tas viss ir tik ļoti sarežģīti, ka nē. Es labāk nereklamēšu. Ok. Tas ir vienkārši nedroši. Jo viņi strādā caur kaut kādām aplikācijām, kaut kādiem linkiem. Un, Tas, man liekas, visbiežāk tas ir kaut kāds affiliate mārketings. Zini, kas ir affiliate mārketings? Un tas ir tas, ka kad influencerim iedod kaut kādu to linku, viņam caur kuru pirkt. Un tad no tā tu pelni. Priekš kā man tas stress ir vajadzīgs? Tev tas nav vajadzīgs pavisam noteikti. Es tev varu pat pateikt, ka visticamāk tev tas e-pasts aizgāja kopā ar vēl 100 tiem tur, un tad jau loģiski, ka tas nav priekš tevis. Jo tas ir, viņa jau tāda pasūdīga tā sadarbība. Tu ar savām sadarbībām nopelni vairāk nekā tās globālās kompānijas, kuras iet uz masām. Tagad grib sadot kodus visiem. Ne? Tā kā, pareizi izdarīja, kad tādu neņēma. Kas tev vēl tāds tīzls ir piedāvāts? Tāds, ka tev liekas vienkārši, kāds sakars? Es neatceros. Nav nekas tāds konkrēts? Es neatceros. Tā roka ārsts bija labs? Nē, daudz kas ir dīvains. Bet es tā vairāk neatceros, varbūt. Tā konkrēti neatceries, jā? Tā roka karti vienkārši nesen bija, tāpēc es atcerējos. Jā, ok. Bija kaut kādi muhamori. Kas tas ir vispār? Es pat viņam neatbildēju. Kas tas ir? Kādi muhamori? Sausi muhamori, bet tas nav narkotikas, tas ir kaut kādas ārstniecības, kaut kādas, nezinu. Rakstiet komentāros, kas ir sausi muhamori, es pirmo reizi dzīvi. Jā, un tur viņam ir oficiāla mājaslapa. Jā? Jā, es paskatījos, tas tur viss ir ārstnieciski, bet man bija vienkārši bail. Jā, ok. Jo man arī testēt to vajag, jā, visu. Jā, tev bail to pat lietot. Jā, ok. Un pārlecot vairāk uz to pozitīvo, kas ir kaut kādas tādas sadarbības, kas tev ir vislabāk patikušas? Kur tu safilmē, ko liekas, tik forši bija, kur tās labākās pieredzes? Tagad tev partneris skatās, viņam tāds nosauc mūsu vai... Plastiskā ķirurģija. Tev arī tas bija uz sadarbību, ja? Protams. Okay. Bet ideja bija mana un kliniku es arī pati izvēlējos. Es visu pati izvēlējos. Tā kā tas ir godīga reklāma. Jā, ok. Tad tev tas ir par silikonu, jā? Jā. Okay. Jā. Un tur bija ļoti... Un tur pat tev arī tā kā pilnībā, tā kā 100% visu tā kā sponsorēja, ja?
Jā. Un es visu filmēju tā, kā man ir vajadzīgs, kā man gribēja. Es teicu, ko es gribu, manu īsto pieredzi. Un viss bija tik patiesi, viss godīgi un viss tā ļoti viegli. Un man sadarbība ļoti... Un tas ir tas, ko es gribēju. Un tādā ziņā, ka tev dev to brīvību filmēt, ko tu gribi un kā tu gribi. Un tas uzreiz visu atvieglo pareizi. Nē, tāpēc es vienkārši īsto momentu parādīju, kā visu tiešām bija. Labi, un tavuprāt, tas tā bija tava ideja vai tava vīrieša ideja? Kāpēc tu domāji, ka tev vajag? Nē, tas bija mana. Bet kāpēc tu izdomāji, ka vajag? Mēs tajā brīdī tikai uzsākam attiecības. Okay. Kā tu tā izdomāji vispār? Kā sieviete apsēžās izdomā, ka viņai to jādara? Es vienmēr par to domāju, jo man bija kompleksi. Tiešām bija. Man tur ģērbtuve, man gribēja paslēpties, lai neviens uz mani neskatījās. Cik traki pat, ja? Jā, bija tādi momenti, un pēdējais tāds, notiek tāds pēdējais hriais un viss. Ideja, es 100% izdarīšu, tas bija Turcijā. Es aizlidoju kopā ar māsu uz viesnīcu Adamu un Ieva. Tas ir 18+ viesnīca, un tur tādas dāvītes, tādas ar peldkastiem, tādas skaistas, wow! Un mēs ar māsu tā skatāmies un sapratam, vajag darīt. Jo gribas arī tā peldkastīma staigāt skaisti. Ka tas pēdējais piliens, kas apar, ka jādara, ja? Un tad tu atbrauc apakaļ uz Latviju, un tad tu sāki meklēt, Jā, es meklēju, skatījos atsauksmes, un es atnācu, teicu, ka es gribu, un viņi tādi, varbūt kopā sadarbību uztaisīsimies. Tāda, tā forša ideja. Un mēs uztaisījām, un tas bija, es nežēloju nevienu mirkli. Es par šitos tev tieši arī gribēju prasīt, tev kopš tā kaut kas ir mainījies vai kaut kādu, nezinu... Uz labāko pusi. Kas mainījās? Pašvērtējums. Pašai par sevi vienkārši, ka tu pati labāk jūties, ja? Izpildies mans sapnis. Es gribēju, es baidījos, bet es gribēju. Un es padomu, dzīve ir viena, kāpēc nē? Ko es nodzīvošu visu dzīvi un nevienu reizi to neizjūtīšu? Kāpēc nē? Tas, un otram kārtam, jebkurš apģērbs uz mani izskatās skaisti. Es vairāk nekautrējos ģērbtuvē. Tas izskatās ļoti estetiski. Nevienu mirkli es nežēloju. Un arī klinika bija tik ļoti forša. Un tas medmāsas no rīta, kad man viss sāpēja, un viņi man tur kafiju, tajā brīdī es vēl dzeru kafiju. Tur ēdienu kaut kādu, viņi palīdzēja man ar visu. Es vienkārši ar smaidu no turienes izgāju. Bet tas bija Rīgā tepat, ja? Es jau domāju, varbūt Turcijā skatījies, varbūt tur arī aizbrauc, bet tad tepat Rīgā. Labi. Un ko tu teiktu tām dāmām, kuras saka, ka tikai dabīgais skaistums, neko mākslīgu vispār nevajag? Lai staigā dabiski. Tev nav arī tur precenzijas, tu domā, ka vienkārši katrs dara, kā grib, ja? Nē, protams, katrs dara, kā grib. Vienai sievietei gribas dabiski. Kāpēc viņai ir pretenzijas par mani, kā es sev uztaisīju krūtis? Ne viņai taču vajag staigāt ar tiem krūtīm. Kādai viņai vispār ir, kāpēc viņa domā par manām krūtīm? Katrs vienkārši dzīvo savu dzīvi. Jā, man pat liekas dīvaini, kāpēc, lai vispār kaut kādas citas sievietes vispār kaut kādus komentārus izteikt. Tāpēc, ka viņa taču teica, ka vajag dabiski, tad točno vajag dabiski staigāt. Ok, labi. Tev vispār kaut ko vēl ir plānots darīt? Nezinu, ausis negrib lielākas vai? Jā, man ir idejas, es gribu. Tu vari pastāstīt? Vai tas ir pagaidām noslēpums? Varbūt tas noslēpums. Kad būs laiks, tad pastāstīs, ja? Jā. Ok, labi. Kā tev vispār skolā ar atzīmēm gāja? Kas tev vispār patika, kas tev nepatika? Slikti gāja. Slikti gāja, tāpēc, ka mani skolā atveda mani vecāki, kad man bija 6 gadi. Un mani visi klases biedri, viņiem bija 7 gadi. Es mācījos ģimnāzijā, Rīgas klasiskā ģimnāzijā. Tas tajā laikā, nezinu kā tagad, bet tajā laikā tas bija viena no visstiprākiem.
Nu, vislabākā tā kā. Nu, vislabākā izglītība, Nu, jā. ja tur bija, un kad visi bērni ir uz vienu gadu, nu, kad bērni tur katrs gads ir ļoti svarīgs. 6 gadi vai 7 gadi, tas ir nenormāli svarīgi. Nu, kad es sapratu, ka visiem ir viegli, man vienai nē, grūti bija. Un tā tev arī viss caur skolai, tā arī, tev arī visu laiku bija grūti, ja? Skolā, jā. Ja? Okay. Ar atzīmēm. Jā, bet tev bija kaut priekšmets, kas tev arī patika tagad? Nē, man... Džeki parasti saka sports, jā, tur. Tev bija kaut kas, nezinu, varbūt tev zīmēt patika vai kaut kas? Palielam tev besī skola, jā? Kam patika skola? Saku, piemēram... Tev patika skola? Zini kā, es te... Katru rītu celos no 8 no rīta, gribas braukt uz skolu. Tā nevienam nav. Tā nevienam nav, ka viņam gribās uz skolu braukt, bet, piemēram, es tagad atskatoties uz to skolas laiku, tā kā bija, kas nepatika, bet bija arī, daudz tās pozitīvās lietas, tādā ziņā. Tev nekas pozitīvs nav, tā kā palicis atmiņā, nezinu, kaut kādas tur balles vai klases vakari vai kaut kas, tā kā tev... Man bija šausmīgais bulings skolā, šausmīgais. Kāpēc bulings, ja tu labi izties, tev vajadzēja cits bulijot? Tieši, meitenes, tieši tāpēc, ka meitenes, viņi bija pret, ka es patiku puišiem, un viņi stāstīja visādus stāstus, ka es esmu vieglas uzvedības meitenes. Un kad visas meitenes par to runā, un vīrieši arī mani uztver tā, un tur mēģina kaut kā man pa dibenu tā, šļopnуть, jā, skolā. Yeah. Kas tas ir? Protams, tas, priekš manis tas bija vissliktākie laiki. Ok. Tad es pareizi saprotu, tev tas skolas laiks, viņš tev vienkārši, nebija diezko forši, jā? Jā, es nevarēju koncentrēties uz mācībām, tāpēc, ka man visu laiku vajadzēja cīnīties par sevi. Jā, par to, lai mani neviens, bērni ir ļoti agresīvi. Un tur varētu arī fiziski kaut ko izdarīt. Un man vajadzēja cīnīties, lai pie tā nenonāktu. Un 8. klasē es pieņēmu, ka es vairāk nevaru klausīties par sevi nepatiesas lietas. Es vairāk nevaru būt tā meitene, kuru visu laiku bulē. Un es sapratu, ka man vajag vienkārši ņemt sevis rokās un kauties. Un no 8. klases es vienkārši ar visiem kaujos. Jā, un kur bija tas mācības? Kaut kur vienkārši tur. Jā, tas bulings vispār baigi traks. Es nezinu, kā šobrīd skolās notiek, bet, tie bērni ir tik cietsirdīgi. Viņi jau pat neapzinās to, ka viņi var, atstāt kaut kādas vispār paliekošas traumas cilvēkam uz dzīvi. Vai ne? Tādā ziņā viņiem nepietiek smadzenes vispār saprast to, cik slikti ir tas, ko viņi dara. Viņam vienkārši liekas, es te kruts esmu, es te foršs esmu, vai ne? Bet, ka tas, jā. Tagad ir vēl šausmīgāk. Tagad ir vēl sliktāk, ja? Jā, tagad ir vēl sliktāk. No kurienes tev tā pieredze? Jo es, piemēram, es nezinu, kas šobrīd skolās notiek. Tu esi redzējis? Es redzēju, jā. Viņam kaut kāda tur ir Telegram grupā, kur viņi tur publicē video, ka viņi tur uz nepazīstamiem cilvēkiem tur ir to Pipargāzi, ja? Pipargāzi tur acīs vai kaujās. Tur tagad šausmīgas lietas. Ir pusaudžu vide, es domāju, ka dēļ telefoniem. Jo visi grib nofilmēt, kā viņi, piemēram, citu pazemo. Un viņi tur staigā un... Tad, kad es gāju vidusskolā, tad jau, droši vien, ka tev jau arī TikToks jau vēl nebija, taču pareizi. Tagad viņiem visiem jau bija TikToks, viņi jau varbūt, grib kaut ko sliktu izdarīt tikai, lai nofilmētu. Lai nofilmētu un lai citiem parādītu, jā. Jā. Ok, skaidrs. Un labi, un pēc sanāk, kad tu pabeidzi Rīgā vidusskolu, ja? Tu gāji mācīties par kaut ko tālāk? Tev ir augstākā izglītība, vai tu sāk strādāt? Praktiski ir. Praktiski ir? Es vēl mācījos par pavaru tehnikumā. Es to nezināju. Par pavaru es arī strādāju. Pēc tam es vienkārši pabeidzu skolu tālmācības vidusskolā, tāpēc, ka es tur nevarēju vairāk kombinēt darbu un mācības. Tas bija grūti priekš manis. Un uz augsto izglītību aizgāju.
Man tikai pietruka uzrakstīt bakalaura darbu. Tas jau ir pats grūtākais, tu saki tikai, vai ne? Tas ir pats trakākais. Tāpēc es nezinu, es varu teikt, ka man ir augsta izglītība vai nē, laikam nav. Īsti jau nē, jo tas bakalaurs tas ir pats... 4 gadus es taču nomācījos. Jā, bet tas bakalaurs ir tas, ko parasti neuzraksta, jo tas ir vienkārši pain in ass. Tas ir tā kā... Es pats augstskolu beidzu gadu vēlāk nekā man vajadzēja, jo es to arī kaut ko nevarēju pabeigt, kas tur, ko tur, un tas bakalaurs arī vienkārši... Jā, tur jau, man liekas, tā galvenā mācība ir tāda, ka tu vienkārši, tā kā visu laiku spiedi sev. Zini kā, tu pats sev pierādi, ka tu vari kaut ko novest līdz galam, tā ir tā galvenā lieta, jo pats pa sev viņš jau sūci, paši kam viņš vajadzīgs. Augsta izglītība ir vajadzīga, bet vienkārši tajā brīdī es jau sapratu, ka man jau blogs iet, man jau reklāmas iet. Tev jau tajā brīdī jau... Man tur augsta izglītība interjera dizainers. Es nekad nestrādāšu par interjera dizaineru. Man vienkārši pietruka motivācijas, lai to izdarītu līdz galam. Kad man jau darbs iet, jau viss iet. Un šobrīd mēs jau redzam to, ka tev no tās izglītības nebūtu bijusi pilnīgi nekāda jēga, jo tu dari savu lietu. Bet es gribu pabeigt. Tu gribi pat pabeigt, ja? Jā. Es tavā vietā laikam pat negribētu. Man būtu pofīgi, man būtu tāds, man viss sanāk, man nevajag. Es apsolīju vecākiem. Nevajadzēja apsolīt. Es nevarēju neapsolīt. Nopērc viņiem kaut ko skaistu. Nē, viņi... Tas tā nestrādās, ja? Okay. Labi, mēs kopā ar citiem skatītājiem redzējām tev arī 4 koferiem. Ja? Kā tu tur trāpīji? Tā pasauca mani. Tev vienkārši uzrunāja? Ja? Jā, man ar televīziju ir kontakts. Un kā tev vispār tā pieredze? Patika, nepatika, gribētu vēl vai kā? Es vispār nevaru teikt. Jā, varbūt... Ir redzams sociālos tīklos, ka man bija negatīva pieredze. Bet tagad, skatoties uz visu šo situāciju, uz visiem šoviem, kur man bija sarežģīti, šobrīd es teiktu, ka tas ir ļoti, ļoti foršais piedzīvojums manā dzīvē. Tieši tas grūtības, viņas bija foršas. Varbūt tie pārdzīvojumi, viņi bija forši. Kaut ko es galvā nonācu līdz kādam, nezinu, kaut kas varbūt pamainījies. Jā. Jo, piemēram, 4 koferiem, es tur strīdējos ar Horenu. Jā, tas man ienāca prātā arī, tagad es to klipiņu esmu redzējis. Jā. Un kāds tev? Nesen Burku studijā mēs filmējamies kopā ar Horenu, viņš atnāca. Neviens neteica, ka viņš tur būs. Tu nezināji, ja? Jā, es nezināju, bet viņš tur bija. Viņš arī filmējas, un es sapratu, ka es būšu stiprāk nekā visa šī situācija. Es gribu skatīties uz pasauli caur mīlestību, caur draudzību, un es padomāju, ka vajag paiet parunāt. Mēs parunājam ļoti labi. Neviens nebežojas. Viss kārtībā. Tad, principā, tajā raidījumā tas konflikts bija īsts, ja, bet... Tas bija viss. Man viss, kas notiek raidījumos, viss ir ļoti īsts. Visi mani pārdzīvojumi, visas asaras, pēc tam es haipoju internetā, tur ieliku video, ka kāds mani apbižoja. Tas viss ir īsts. Ok, bet tad ar Horenu tad sanāk, ka tas ir izrunāts tagad viss, ja tur nav hard feelings. Jā, un varbūt es gribētu ar visiem izrunāt, ar visiem cilvēkiem, ar kuriem man bija konflikts, es gribētu. Pagad tieši no tā paša raidījuma vai vispār? Vispār dažādi bija raidījumi. Tur katrā konflikts bija? Jā? To es pat biju palaidis garā, tu katru raidījumu aiziet, tu sadirsies kādu. Ja? Tāpēc tagad es vairāk nefilmējos raidījumos. Pagaid, nopietni, tev tagad neaicina, vai tu pat vairs negribi? Tagad mani aicina tikai, vienkārši tajā brīdī man ļoti daudz aicināja. Es tur pusgadu laikā, es tur nofilmējos, 7 raidījumos. Bija tas brīdis, jā, ka bija es biju daudz. Visur, jā. Tagad viņi tā, bišķiņ tur Burku studijā, tur, varbūt kaut kur vēl tur bišķiņ, tā kā pa vienu, tā kā, tas ir, Burku studija, tas nav raidījums, tas ir, kas, Nē, it kā tas skaitās raidījums. Raidījums, jā, vienreizēji tādi. Ne tik daudz.
Okay. Kur nav komunikācijas ar citiem cilvēkiem. Jā, bet tu domā, ka tā kā neviens no televīzijas nav uz tevi apvainojies, vienkārši, tas bija tas lielais Viss kārtībā, es ar visiem izrunāju. Jā? Es arī izrunāju, kad es ar Hornu izrunāju, es tajā brīdī arī ar visiem izrunāju. Es visiem teicu, ka, ja es kādu apvainoju, ja es kaut ko sabojāju kādam, es ļoti atvainojos. Tas bija no sirds. Ja viņi mani uzaicinās vēlreiz, es iešu. Jo, tādi dzīves gadījumi sarežģīti man patīk. Es izaugu ar viņiem. Nē, tas ir baigi forši, un īstenībā tur jau arī vajag kaut kādā ziņā spēku, lai spētu atvainoties. Ne? Jo ļoti daudz tādu cilvēku, kas kaut ko nesmuku izdarītu, un viņi nespētu atvainoties. Tur palūgt piedošanu, jā, kad, sorry, ja tur bija kāda aizskāra. Ne? Tas jau daudz prasa no cilvēka. Tādā ziņā respekt tev, ka tu to vari izdarīt. Ne? Ja tu kaut kas nesmuks sanāc, tad tas ir ritīgi forši. Kā tu teiktu, tev tā, tu jau šobrīd esi tā kā Latvijā ļoti atpazīstama, pareizi? Kā tev vispār tā atpazīstamība izpaužās publiski vai kaut kā, nezinu, ar tačku braucot vai kā? Kā cilvēki rēģē uz manis un kā es uz to skatos? Jā, viņi tevi visu laiku pamana vai kaut ko bļaustās vai pīpina. Ko viņi dara? Ko cilvēki dara? Fotografējas ļoti daudz ar maniem. Ja, piemēram, bērni, viņi vispār uz maniem tur krīt, jā. Pieaugušie cilvēki, kad fotografējas vienmēr teica vienu un to pašu frāzu. Man priekš bērniem, man priekš sievas vai priekš vīra, bet nepadomājiet. Tas nav priekš manis fotografija, tas ir priekš kāda cita. Priekš kolēģiem. Viņam vienkārši viņi kautrējas atzīst, ka viņi grib priekš sevis fotografiju uztaisīt. Jā, bet, piemēram, kad es ar Žužiņu, manu Leopardu, braucu pa Rīgu, tur bija vispār šausmas. Es tagad tā priecājos, ka es ne ar Žužiņu braucu. Tāpēc, ka tur katrs cilvēks skatās man logā. Tu biji to izreklamējis, to mašīnīti, un plus viņi jau pievērsa uzmanību. Un man tas tik ļoti nepatika, jo mašīna tas tā vieta, kur gribas atpūsties, kur gribas ieslēgt mūziku, varbūt padziedāt, varbūt pādējot, varbūt tur degunī kaut kur pakavarjāca, ja? Gribas atpūsties. Cilvēks, piemēram, skatās uz mani, viņš piebrauc, skatās, es tur degunā. Tas nav patikami. Forši, kāda vaina. Nē, Bārbija sēž tur urķē degunu normāli. Jā. Galvenais vai nenofilmē, tad jau viss. Filmē arī. Filmē arī tais brīžos, kad es neesmu gatava, kad es izgāju kaut kur kolhozē, tur kaut kur, nezinu. Līdz veikalam čīvāt. Jā, bez kosmetikas, jā. Viņi filmē un liek to sociālos, bet tagad es jau uz to skatos ļoti mierīgi. Jo tur ir ļoti daudz visādas stādijas. Bija pirmā stadija, tas ir zvaigžņu stadija, kad es esmu populāra. Bet tev bija tāda, jā? Jā, katram cilvēkam bija. Neticiet, ja kāds teiks, man nebija. Tas ir tā stadija, kad es domāju par sevi, ka visi man ir parādā un visiem vajag ar mani runāt tā, jā, un tas bija ļoti īsts moments. Tas ir pie kaut kāda konkrēta sekotāju skaita? Piemēram, no sākumā sekotāji tas neko nedod. Skatījumi dod. Jā, bet kas tev lika domāt, ka tu esi tagad dešīt? Tas ir vienkārši stadija tāda. Piemēram, es biju cilvēks, kurš neviens par mani neko nezināja. Kad mani sāka atpazīst uz ielām, es ļoti priecājos. Tiešām no sirds. Man bija tāda laime. Pēc tam otra stadija. Es sapratu, varbūt es esmu īpaša. Un tur sākās zvaigžņu stadija. Tāpēc, ka doma par to, ka es esmu īpaša, viņš ne līdz kam labam neiet. Tas ir slikts. Jā, tas ir ļoti slikti. Un trešā stadija tas bija ļoti liela agresija. Jo es tik ļoti noguru no tas uzmanības, un man gribēs visiem teikt, atpīsaties no manis vienkārši. Neskatāties uz mani, nepienāciet. Es redzēju fanātus, kuri grib ar mani nofotografēties, un es vienkārši bēgu no viņiem tajā brīdī. Bet pēc agresijas man bija tā kā kompromiss galvā. Ok,
tas ir mans darbs. Tas nav vissliktākais darbs. Jā, man ir no tā darba šitais plus un šitais plus. Jā, vot dēļ tā man vajag fotografēties, jā, uz mani skatīsies. Nu, jā, tas ir vot sēkas. Nu, tas nav sliktākas sēkas un tas nav vissliktākais darbs, tāpēc, Patricija, sorry, tev vajag nomierināties. Ok, un 5. stadija, vispēdējākā, kura tagad man ir, es atkal priecājos. Tu atkal priecājies no jauna. Es ienācu tajā 1. stadijā. Tas ir forši? Kad man tiešām, man patīk. Man forši. Bet tas ir ļoti labi. Tā ir pati labākā stadija, kad tu vienkārši, kā saka, novērtē un priecājies par to, ka tā ir. Zini, ka tā ir tava dzīve. Ne? Tas ir ļoti labi. Es vienkārši domāju, tas ir kaut kāds sapnis. Tas ir ļoti forši, kas viss notiek ar manim. Kāpēc man vajag dusmoties? Jā. Klau, man tev būs vēl pāris jautājumi, bet kamēr es atceros, ja, mums te viens no podkāstu atbalstītājiem ir Eva Latus, un tu varēsi dabūt kādu dāvaniņu. Izvēlēties jau ko tu vēlēsi. Ja? Tu zini, kas ir Eva Latus, ja? Jā. Viņus plašāk pazīstam ar tiem stikliņiem, kurš nevar sasist. Jā. Bet šeit stikliņi nav, jo es jau no galvas nezinu, kāds tev ir telefons. Jo mēs arī nevarēsim to uzlikt uz manu telefonu. Jā, es varu baigais profiņš neesmu, bet šeit ir dažādas lietas, un tu vienkārši varēsi izvēlēties jebko no šejienes, ko tu gribi. Es tev iepazīstināšu, ja? Te ir selfie stiks, te ir vienkārši lādētāja adapteris, te ir modinātājs, ja? Tas ir nepatikama lieta. bet paņēmu, man liekas, ka pat vairākus ir paņēmuši jau līdz šim. Jā, tā kā gribu. Jā, man nevajag, ka 7:30 jau pacelos pati. Pati, jā? Tas vispār ideāli. Un šitā ir vispopulārākā lieta, ko cilvēki ņem. Šitā ir tās wireless chargeri. Kas tas ir? Bezkontakta kur tu vienkārši uzliec, bezkontakta lādēšana, tā kā dažādās krāsiņās, tā kā tā. Vai arī vienkārši, šitā tev gan jau, es nezinu, vai tev vajadzēs, kur var lādēt mašīnā, iespraust, vai arī vienkārši kaut kādu papildus vadiņu, ja tev vajag pie datora piespraust. Tu man ne visu parādīji pagaidi. Nē, tur ir tikai dažādas krāsas, es tev pastāstīju visu. Bet šitais wireless charger? Šitas? Parādīts gribu. Jā, tu droši var paņemt pastīties. Bet šitais baltais, kas ir? Šitas? Jā. Nē, bet šitais. Tas ir tas pats, tikai citādāks dizains. Tas pats, jā. Tas pats wireless charger, tikai cits vienkārši dizains. Vēl šitāds ir. Viņš ir kvadrāts, šitais ir apačs. Tu zini, es viņus vaļā neesmu taisījis, to es tev nepateikšu, bet, uz čuji, kā saka. Es gribu balto. Jā, ļoti labi, ļoti labi. Paldies, Eva Latusam. Tā, un tagad noslēgumā, mēs jau tā palēnām virzamies uz beigu pusi, jā, bet vēl es tev gribu pajautāt. Tu ļoti labi pastāstīji par to, ka tu priecājies, ka tu novērtē tagad to situāciju, vai ne? Varbūt tu var vairāk pastāstīt par to tiešām, kas tavuprāt, kas ir tās lietas, kuras tu novērtē, par kurām tu priecājies? Par to, ka, nezinu, par to, ka tu vari kaut ko atļauties, vai par to, ka tu vari darīt, ko tu gribi, vai kas ir tas, ko tu esi sasniegusi, par ko tu priecājies? Pirmām kārtām es priecājos par to, ka man ir brīvība ar laiku. Es varu gribu, es šodien pamostos, es atpūšos. Gribu sev brīvdienu uztaisīt. Es pati organizēju sev laiku. Es pati domāju, es varu dienas vidū aizbraukt uz manikīru. Un nofilmēt to, un ielikt. Un tas arī būs kontents, jā. Tas man ļoti patīk. Otrais, protams, tā atpazīstamība. Tagad es ļoti priecājos, ka es varu kādu iedvesmot. Kāds mani zina? Tas forši. Tas vienmēr ir forši. Un ka es cilvēkiem uzlaboju garastāvokli. Trešais, protams, tas ir patiesība, ka man ir privilēģijas kaut kādas. Jā, es varu kaut ko paņemt par barteri. Jā, ko es gribu tur sarunāt. Foršas sadarbības, kad, piemēram, es tur sadarbojos ar kādu dzērienu. Un viņi man vienkārši 10 kastes atveda. Tas ir vienkārši patikami. Tas ir forši, jā. Tas ir forši, jā. Tā tas 3 plusiņi. Bet,
līdz ar to pozitīvo ir kaut kādas sliktās puses arī, kas nāk līdz ar to slavu un to līmeni, kaut kas slikts arī, vai viss tikai pozitīvi? Nu, ka es nevaru varbūt izbaudīt īsto momentu. Piemēram, es tur braucu atvaļinājumā, un man gribas vienkārši nedēļu neņemt telefonu rokās, ja, un pasauļoties, un vispār no pasaules pazust. Es nevaru. Es ne katru dienu taču Turcijā sauļojos. Man vajag to nofilmēt. Ja es nenofilmēšu to, tad es nebiju, neviens neticēs. Ja? Tas ir mīnus, jo arī jebkuras svinības, kāzas un vēl kaut kas, es nevaru vienkārši izbaudīt. Man vajag taisīt fotogrāfijas, kontentu, video, pēc tam filmēt, bet tas nav kaut kas globāls. Vienmēr vajag tā kā uz svariem tie plusi un mīnusi, un plusus ir vairāk. Jo es nodarbojos ar to, kas man patīk, un ar to es pelnu naudu, kas vēl var būt labāk. Jā. Nē, es saprotu arī, ko tu domā, tas, kad brīžiem, kad tu nevari izbaudīt, jo tev visu laiku telefons rokās. Tā kā visu laiku, vienalga, ko tu darītu, tev ir tāds pagaid, bet vajag arī nofilmēt. Jā. Ar tev gadījumā nav tā, ka tev uzreiz arī tavs vīrietis uzreiz tāds, cik tā telefonu? Kā viņš skatās uz to, ka tu visu laiku esi ar to telefonu rokās un visu gribi filmēt arī, ko jūs darat? Es cenšos bez viņa filmēt. Pārsvarā es cenšos uztaisīt ļoti daudz visāda darba, kad viņa nav klāta, kad viņš tur strādā, ja, un kad mēs esam kopā, es ļoti maz strādāju. Bet varbūt viņš arī labi to visu uztver, ja viņš saprot, ar ko es nodarbojos, viņš arī, viņam ļoti patīk. Viņš teica, ka galvenais vīrieša ponts, es nezinu, ir tāds latviešu valodā? Es nezinu, vai tas ir latvis, bet katrā ziņā arī latviešu saprot, ko tas nozīmē. Ponts, vīrieša sieviete, un viņš ļoti lepojas par to, ko es daru. Un, protams, ja man vajag nofilmēt, viņš vienmēr man palīdzēs. Tur ir otra lieta, kā es jūtos par to, kā es viņam prasu nofilmēt. Varbūt ne tik ļoti labi. Tev negribās viņu iesaistīt tajā, ja? Un kāpēc negribās? Nezinu, es ļoti ilgi domāju par to, kāpēc nē. Un es nevaru atrast atbildību, kāpēc man tik ļoti nērti. Pagaidām tu, nezinu, vai vajag, ja? Tā kā. Vajag, okay. Bet es nezinu, kāpēc man ir ļoti grūti. Okay. Tu arī teici to, ka tev ir kaut kādā ziņā ierobežots laiks arī šitajā podkastā, jo tev jābrauc vīrieti vēst taisīt. Jā. Stanāk, kad jūsu pārī vai ģimene, tu taisies parasti, jā? Nē, mēs ļoti daudz braukajamies pa visādiem kafejnīcām. Tur, mums nepatīk restorāni. Mums patīk tur braukt burgerus, paēst vai kaut ko tādu. Kaut ko nesti. Čiburiekus, šašlikus. Mēs ļoti daudz pa kafejnīcām braucam. Bet ir gadījumi, ka es arī kaut ko taisu ēst. Jā, tikai es. Viņš netaisa, es tikai taisu. Ko tev patīk taisīt? Viņam ļoti patīk manas vistiņas. Panējumā ar sieru. jā, ļoti labi. Jā. To viņš arī dabūs šodien šovakar. Jā, mēs ēdīsim. Tieši vistiņas panējumā. Okay, jā. Video būs? Nē. Nebūs, šis nebūs video. Ok, labi. Un sanāk, ka tagad, kad tava māsa vairs nav menedžeris, tev ir cits menedžeris, vai tu pati menedžeri? Pati, es visu pati daru. Tagad tu pati, bet tev tas, tu saki, tev tik daudz tie pieteikumi nāk iekšā, tev nav grūti visu pašai mēģināt izdarīt? Man tikai bija grūti ar montāžu, protams, man ir viens cilvēks, kurš filmē, palīdz, jo, vajag paturēt telefonu. Ir cilvēks, kurš montē, ir... Bet full-time tā kā, jā? Viņam nav tā, kā viņi uz mani strādā, jā, jo man vienu dienu ir darbs, vienu nav. Ir tādi gadījumi, es nevaru garantēt cilvēkam darbu. Jā, bet tas ir tie cilvēki, kuri nodarbojas šajā nozarē, un es viņam vienkārši
Nu, tu viņus piesaist uz projektiem tagad. Jā. Nu, man nav komandas, jā, bet man ir ļoti daudz visādus cilvēkus, ar kuriem es ik pa brīžiem komunicēju. Jā, ok, labi. Un tad tu nejūti nemaz to vajadzību, ka tev vajadzētu to menedžeru tā kā atrast Uz e-pastu es arī pati varu atbildēt. Jā. Ok, jo parasti, man liekas, tādi, kas ir jau lielāki influenceri, viņi tomēr negrib ar to paši nodarboties, jo, saka, ka aiziet pārāk daudz laika uz to filtrēšanu. Tev nešķiet, ka tev paņem pārāk daudz laika tur, kontaktējoties, izvērtējot, lasot tos e-pastus, vai tas tā kā vispār neapgrūtina? Uz ko man vēl laiku vajag, ja par mani taisa visu montāžu? Nē, varbūt zin kā, piemēram, tas menedžers kaut vai apstrādā tos jaunos pieteikumus, kamēr tu jau kaut kur jau piedalies. Menedžeris ir vajadzīgs tad, kad viņš, piemēram, blogeris pats meklē sadarbības. Jā, viņi tur pati visiem rakstā. Es nevienam nerakstu, man raksta, es atbildu visu. Tas ir momentāls kontakts. Un vispār es ieraudzīju, ka ļoti daudz cilvēku, kuri pati taisa suitu, visādas darbības vienkārši uz nekā. Ļoti daudz visādas lietas, ko vajag izdarīt, patiesībā neko nevajag darīt. Ir tādi cilvēki. Vienkārši viņiem visu suitā kaut kāda, visu laiku kaut kas notiek. Vajag vienkārši nomierināties. Jā, tad tu lieliski ar visu tiec galā. Tev nav tā, ka tev tur daudz stresa, tāpēc, ka tu mēģini pat visu menedžēt, ja? Jā. Tad labi. Tad jau to nevajag menedžēt. Tad jau viss pareizi. Jā. Okay. Kā tu pati teiktu, kaut kas tur, vai man, vai kaut kam jau pīkst, bet mēs jau tā lēnām uz beigām stūrējam, bet tomēr vēl tev daži jautājumi. Ja? Kā tu pati teiktu, kas ir tava labākā un kas ir tava sliktākā īpašība, kā tu pati domā? Noliku uz pauzes tevi, ne? Padomā, mēs jau neizgriezīsim visu. Tu vienkārši būs tagad 2 minūtes klusums un nekas. Cilvēks varēs stulti aiziet, piemēram, nebūs pauzes. Nē, es domāju, ka es nevaru atbildēt. Tu pat tā nezini pateikt, ja kaut kāds? Nē, nevaru. Piemēram, tavā darbā arī, kurš katrs nevar darīt to, ko tu dari, vai ne? Tad jau jābūt ir kaut kādām īpašībām, kas tev ļoti spēcīgas, kas tev sanāk super labi, ne? Vai tu, piemēram, ideju ģenerēšanu, vai kaut kas, vai, es nezinu, komunikācija varbūt tev ļoti viegli ar tiem cilvēkiem, kaut kas, kas tev ļoti labi sanāk. Es esmu strādāt spējīga, var tā teikt. Strādājošs zirgs. No disabilities. Es nezinu angļu valodu. Strādājošs zirgs. Tā. Strādājošs zirgs. Tas, ka vienkārši tev darba spējas liels, tu vari daudz izdarīt, ja? Es vienkārši nepadodos tiem, negribās šodien, nē. Bet tas ir ļoti būtiski. Tas ir ļoti būtiski, ne visi tā var. Ja cilvēks grib rezultātu, ja cilvēks nodarbojas ar to, kas patīk, tad viņam vienalga tas būs. Tas līdzīgi kā, piemēram, kaut kāds fitness kanāls, taču gan jau zini, vai ne? Nē. Fitness kanālu nezini? Viņam cik viņam kaut kādus 70, 80 tūkstoši tiktokā, tu neesi tā dzirdējis? Es neskatos citus. Ok, es domāju, daudz būs šokā par to, ka viņš arī šeit pie manis ir bijis parunāties. Tas, kas to magnīti tirgo, tur, kur ir tas iepis magnīti un viss šitie, nezinu tos mīmus, ne? Baigi interesanti, jo tas arī pierāda to, ka katram tiktokā tas burbuls ir savs, jā. Un varbūt, iedomājies, tam džekam 80,000 ir followeri, vai ne? Un tu viņu neesi nekad redzējis. Tagad, šis ir mans podcasts, es varu darīt, ko es vēlos, tāpēc es vienkārši ieiešu tev parādīšu viņu, un tu man pasaki, vai tu esi tādu redzējis vai nē. Bet viņam tas populārais mīms viss tur komentos met iekšā to, kad iepis magnī. Bet, iedomājies, Lauri, ja tu šito skaties, ja tagad Intriši uzzināja, kas tu tāds esi. Vai varbūt tev bildu parādīšu, tu uzreiz zinās? Viņam 60, gandrīz 70,000. Tas ir šitas čals. Kur tad ir te uzturpagātinātāji, kas dedzina tos
Nē, es redzēju, kad. Bet tas ir tik interesanti. Iedomājies, 70,000, un tu nekad neesi redzējis. Nu, man ir nedaudz cits stāsts, jo es tiešām neskatos sociālos tīklus. Nē, tas nav pārmetums. Tas ir pilnīgi ok. Es pati publicēju, bet es pati neskatos internetu. Kas arī ir ļoti svarīgi. Piemēram, es arī mēģinu daudz vairāk ražot nekā skatīties, lai es būtu produktīvs. Un tā kā šajā gadījumā tas nebija domāts vispār nekāds pārmetums. Tev man vienkārši fascinē tas, man liekas, ka cik tas tiktos interesanti strādā, ka var būt tik huge kaut kāda slavenības, vai ne, bet viens pa viņiem vispār nevienu reizi nav redzējis. Tas ir vienkārši interesanti. Tāpat kā man, piemēram, dažreiz sieva tur saka, kad, tur zini to, tur kaut kā tur influencer no Instagram, ja kaut kāda sieviete, vai ne? Izrādās, ka viņai arī kaut kāda 50,000 followeri. Tu par viņu nezināji? Neko. Protams, tev ir savas rekomendācijas. Diez vai tev ieliks rekomendācijas tāda sieviete, kuda, kādu es manikūrčiku uztaisīju un parādīs tev. Diez vai tev rekomendācijas būs tāds. Un diez vai man šitais brutālais vīrietis būs manas rekomendācijas. Kāpēc man uz viņu skatīties? Pareizi. Nē, es pilnīgi piekrītu, ka tas nav tavās interesēs un tavās rekomendācijas. Jo, piemēram, varētu būt, ka es biju katrā rekomendācijā, katra cilvēkam, tāpēc, ka man no sākuma bija sociālais kontents. Tas visiem rūp. Jā. Sociālas tēmas, un tāpēc es katram biju rekomendācijas. Bet tie cilvēki, kuriem ir bloks uz kaut kāda īsas, mazas auditorijas, tur, piemēram, fitness, tas ne visiem būs. Vai blogere, kura manikūrčiku savu rāda, tas arī ne visiem būs. Es vienkārši, tu esi pirmais cilvēks, ko es dzirdu, ka, piemēram, nav neko dzirdējis par viņu, jo, viņam tā tēma par to fitnessu, bet viņš jau ļoti daudzus gadus, kaut kādus 4, 5 vai 6 liek tur iekšā 20, 30, 40 video katru dienu. Un plusā viņš vēl stāstīja, ka viņš tur ir, es nezinu, vai drīkst teikt vai ko, bet, tur pie 100 štukām iztērējis pagājušajā gadu mārketingā. Tā, ka viņš visiem laiku rāda. Tāpēc man tāds šoks ir, bet tas ir interesanti, tas ir ritīgi krūti. Pie šī man uzreiz tev vēl viens jautājums. Tad jautājums, vai tu vispār kaut ko no tā, ko es vispār jebkad esi redzējis? Tu pirms šeit nāc, tu vispār kaut ko biji redzējis, kur es esmu? Nebija, vai ne? Tas ļoti arī šito pierāda, tad tas makes sense. Jo, man arī tur, man tur vienam profilam kaut kāda pār pa 15,000, vēl vienam pār pa 15,000, tad vēl šitas podcasts, vai ne? Un plus vēl es, arī uzņēmumiem taistos video. Bet, ne kā influencers, bet, kā viņus reklamēja. Tā kā baigi interesanti, tad tu šodien vispār nāc uz aklo, tā kā, ja? Principā, jā. A tev nebija bail? Tev moši tagad, nezinu, kāds piekaus tur, sašņories tev. Es lokāciju aizsūtīju vīram, kuras esmu. Smart. Viņš jau zina, kuras. Smart. Ir kaut kas tāds, ko, tu esi kaut kādos, dažādos podkastos bijusi un raidījumos. Ir kaut kas tāds, ko tev neviens nekad nav pajautājis, bet tev būtu interesanti pastāstīt. Man vienmēr jautāja vienus un tos pašus jautājumus. Jā? Kā es kļuvu influenceris, kā es to izdomāju, kā man viss sākās, un vieni un tie paši jautājumi. Šodien šeit arī es tev uzdevu pilnīgi visu to pašu, ko tev jautāju iepriekš? Nē, principā bija ļoti interesanta diskusija. Jā? Saruna. Jo es vienkārši parasti cenšos tā kā, neuzdot visus tos standarta jautājumus, bet, protams, ir arī tās lietas, ja tu esi influencer, tā ir tava nozara, tad es viņus nevaru nepajautāt. Zin kā, tādā ziņā. Ok, labi, Intriši, tu esi nofiltrēta, ja? Tāpēc arī nofiltrēts nosaukums, vai ne? Tā kā paldies tev, ka tu atnāci, patīkami tev parunāt, un skatītāji piesakoja šim kanālam, un Intriši, kur tev piesakot? Tiem, kas varbūt tev vēl nesako. Visur. Varbūt cita auditorija, zin kā? Man skatās pārsvarā vīrieši, 85% vīrieši vecumā 25 līdz 45. Diez vai viņi kaut kādu meitenīti tur skatīsies. Pastīsimies. Instagram, Facebook, TikTok. Visur Intriši, ja? Visur Intriši. Super. Piesakojiet Intrišai, piesakojiet šim kanālam, nospiediet laiku un gaidiet nākamās epizodes. Un man piesakojiet, jā, man arī šeit piesakojiet maniem sociāliem tīkliem. Tā kā, čau, šis epizodei viss. Atā. Šeit nav masku, nav lieku sienu.
Vārdi plūst kā upe dienu. Tu nāc un runā, viss ir vaļā. Uguns deg un doma klaļā. Teikumi griežas